Labdien, tas ir mūsu viesis Jāna Dreiska, kura nodarbojas ar volejbolu. Tagad mēs viņai uzdosim jautājumus. Kāpēc jūs izlēmāt nodarboties ar volejbolu? Nu, manas domāju, ka volejbols ir interesants sports, lai nodarboties un labi pavadīt laiku. Mūsu otrais ciemiņš ir Alisa Tricikova, kura arī atbildēs uz jautājumiem. Mūsu otrā ciemiņa ir Polina Ivanova, un viņa atbildēs arī uz mūsu jautājumiem. Kādas bija jūsu grūtības pirmajos treniņos? Nu, es tiešām neatceros, bet bija tāda sajūta, ka man visi nemīl un visi par mani smējās. Kāpēc jūs tā domājat? Nu, jo visiem uz mani skatījās kā uz kādu duračku, ka es prišla un es netiešām labi spēlēju volejbolu. Kādas prasmes tu biji apgūsi par gadu? Не знаю, давай я. Es nezinu, kādas prasmes es apguvēju par gadu, bet es domāju, ka es sāku spēlēt mazliet labāk nekā pagājušajā gadā. Jā. Kurā pozīcijā jums vairāk patīk spēlēt un kāpēc? Es domāju, ka man visvairāk patīk spēlēt trešajā zonā, tāpēc ka tas ir, es nezinu, man patīk tas, tāpēc ka es mīlu šo pozīciju. Man ir ļoti ērti spēlēt, stāvīt bloku un tā tālāk. Jūs visvairāk motivē turpināt trenēties? Es domāju, ka mani visvairāk motivē spēlēt mana trenere. Man ļoti patīk mana trenere Laura. Viņa motivē mani un atbalsta mani katru treniņu. Jūsuprāt, ir galvenais volejbola tehnika komandā vai komandas dalībnieki vai kaut kas cits? Es domāju, ka galvenais ir komandas cilvēki, viņu attiecības starp viens otram. Jā. Starp viens otram atbalstība un starp komandas dalībniekiem. Un disciplīna treniņu laikos. Vai jūs tiekat ar kļūdām treniņā vai sacensībās vai komandā? Kļūdas man ir tiešām vienkārši par manām kļūdām. Man ir vienkārši, parasti man ir ļoti vienkārši par manām kļūdām, tāpēc, ka es sapratu, ka es trenējos mazu laiku. Gads tas ir nav ļoti daudz, un es domāju, ka es trenēšos tālāk, un man būs lielāka un lielāka motivācija. Jā, tā kaut. Kāds ir jūsu mērķis nākamajam gadam volejbolā? Ja jūs to turpināsiet? Jā, es domāju, ka es turpināšu volejbola nodarbību. Es domāju, ka mans galvenais mērķis būs paspēlēt sacensības lielāku laiku, nekā es spēlēju pagājušos un kļūt uz laģiru. Nometni? Jā, kļūt uz volejbola nometni. Jūs ļoti gribētu tikt uz nometnī vai? Jā, es ļoti, lielāk es gribu kļūt uz nometni, tāpēc, ka tas ir ļoti jautri, interesanti un tā tālāk. Jūs kādreiz bijāt nometnē, uz kuru jūs gribat tikt? Es biju parasta nometnē un basketbola nometnē 3 reizes. Jūs nodarbojaties ar basketbolu cik ilgi? Es nodarbojos ar basketbolu 3 gadus. Un ko es par tiem 3 gadiem esat apguvusi? Es esmu apguvusi ļoti daudz ko, bet man ļoti nepatīk mana trenere, basketbola trenere. Viņa slikti attiecas uz saviem bērniem. Es domāju, ka viņai vajadzēja vairāk mācīties par treneri, lai pēc tam strādāt ar bērniem. Tāpēc, ka viņa nemāk strādāt ar bērniem tā, kā vajag.